Sveiki! Šis ir raidījums Copē ar Anžiku un Maksi. Ūdens līdais nevar paelpot akvārijā. Ar kapatas masin nevar cirvi uzvarēt. Šodien atkal uz Copi. Ārā jau sāk satumst. Un suņa laiks tādā, kurā ārā nelīst. Negribi nelien. ķersim vēzeles. Ķersim vēzeles. Upe saucās Tumšupe. Vietiņa ir ieprovēta. Vēdzeles tur ķerās, brauksim makšķerēt. Jūs skatāties raidījumu Copē ar Anžiku un Maksi. Galvā ir lampiņa, ārā ir tumšs. Copa būs? Jā. Nē, protams, būs lukta arī šī. Redzēsim. Nebūs baigi nabadzīgi. Davai, kustināt kājiņu. Gulbīti. Glumīti, kustināt. Glumekli kusties uz urbās. Jūs skatāties raidījumu Cope ar Anžiku un Maksi. Nu? Man gan tādas nav. Mīn. Man ir drošības pilens. Makšķerēt. Vedzelē. Nāc pie manis, vedzelē. Ķencis. Ar pīkstiņiem. Jāsasien kādas gaismā. Savādāk tumsā filmas jau nekā nevar redzēt. Tā, lai iet vēdzelēs, vajag kātu, jeb kādu. Tātad šitais ir parastais, kāds man mājās ir. Pa 5 lati pirms 5 gadiem. Neko labāku nevajag. Viņš izturējis ir visas lielākās zivis mana mūža. Parasta žilka, vajadzīgs vēl svins, āķi un tārpi. Vairāk neko nevajag. Žilka. Un galvenais ir silti saģērties. Jo šitādā suņa laikā jau negribās nosvērt. Visādas zaradzes var saķert. Jā, kur speciāls knaiblītis. Ar šitādi sevi nevar ievainot. Tev redzēt profesionālu makšķernieku makšķerēšanas somu. Te ir viss, ko tu vēlies. Spolas, barotavs, svari, zvaniņi, auklas, svini, pludiņi, āķi. Viss ir vienā vietā, nekas nekur nav jāmeklē, tikai, ja grib kaut ko atrast, nevarētu. Šobrīd es gribu atrast 3-dalīgos griezulīs. Nu, re? Viņš tik ilgi nebija jāmeklē. Re, ko viņi ir. Šitādi te, re? Fish is near. Zivs ir tepatās. Tā ir tepat ir upe. Parādīšu vienu mezglu. Tāds, ko es parasti visur lietu, viņš baigi vienkārši. Un parasti viņš arī mezgla vietā netrūkst tā aukla. Tad paņēmam auklu un tā apkārt pamata auklē to galiņu vairākas reizes apvijām. Nu, kādas reizes 10 var. Es saku 6-7. Nu, 6-7-10. Starpība nav liela. Tā sanāk tā, un tad to galu caur šito cilpu, kas palikusi, cauri dabujam. Salikam viņš tā smuki. Re? Šitāds tā nesēsies vaļā. Ko jūs tur gribat nosist kādu ar tādu āķi? Mums jau piedāvāja vēl lielākas veikalā. Un šitie jau ir kaut kādi velk uz zušiem. Iemet makšķeri, nostiep auklu, noliek makšķeri un gaida zivu. Tā arī cisti notiek. Īri sapiņi. Filmē tur. Un kur tu gribēji iemest? Nu, smuki ielika plunkšu, nevis tur nest. Valters teica, tur vajag nest. Emā. Jā, bet tagad pārbaudīt. Re, kur ir?
Pirmā Šī tāda zivtiņa. izskatās tā. Vajadzēja. Tā vajadzēja šitādi. Maziņā, jā. Maziņ, nav mēra jālaiž šitā. Mēs ar 30 centimetri, jā. Jā, mērs 30 centimetri, tas ir cik smuki. Jā. Liels āķis, bet tad viss norīts. Tā ir pa gals tik lēnārā. Tad jau grūti būs dabūt no āķa, ne? Jā, mēģina kaut kā saudzīgādi dabūt. Peldēja. Smuki aizpeldēja dzīvi un veselā. Nākamgad brauksim, noķersim divreiz lielāku. Sēžu, dzirdu zvana. Skrienu cert, nu ir. Mēra. Tā to pirmā mēdzela? Protams, es pirmo reizi aizbraucu uz Veclandi. Un arī pirmā, nu, var redzēt uzreiz. Viņš teica, ka bridāli tajā līdzi. Viņas nav, ja? Nē, viņi jau nevar nemaz noturēt. Viņa tev mēģina nožņemt. Pagad, bet vai kaut ko tev nav āņš šitais, te? Šķēris. Pauds tomā. Kuras puses āķīts nevar tā smuku tā? Tā izņemt Tas ārā. tā kā viens acis. Jā, tā kā butei. Fui, nē. Nu redz, un viņi vēl dabūs pāriest, nu. Tā mēs smuki tā iežūzināsim viņu. Tā. Ej. Aizgāja, tas ir smuki. Nu, vēl viena ir, jā? Parādi, kāda? Nu? Arī zemmēra. Mazā, bet smuka, ne? Jā. Kuram katram neķerās šitāds. Bet tagad jau aizgāja normāli capīt, vēl jābija dažas. Ar kaut kādu 10 minūšu intervālu, bet nu visu laiku šitāds te. Uz vēl viena kāta bija vēl divas tādas pašas, tikpat viena bišķi nedaudz lielāka, nu, šitāda, bet nu, bišķiņ klāt tik daudz. Bet mēs jau priekam ķeram. Bet mēs jau ķeram ne jau ēšanai. Es liecīju mutē, un es neesmu viņu savainojis. Neesmu viņu savainojis, pēc es viņu skaistādi. Nu, jālaiž vaļā tad, ne? Un tagad laidīsim vaļā. Bišķiņ sadaļķojam ūdeni. Mēs liekam, ūdens gan ir augsts. Redziet, reku. Aha. Un prom ir. Ir. Jā, Smuka. cik smuka. Cik nu smuka, bet nu. Nu, smukāka par tām iepriekšējām maziņām. Fui, kurš? Pik. Re, O, šitie jau nav dziļi paņēmusi. skaisti vai ne? Protams. Tiešām nav skaisti. Saplūst kopā ar mani, ja? Maza, bet nu. Vienmēr, Latvijā ir tik daudz skaistas zīves, bet šī tik skaista. Bet mēs smuki laižam atpakaļ, lai Jā. viņš izaug liels, smuks. Ej, zem mēra. Šita jau ir lielāka, ne? Nedaudz lielākā iepriekš. Re, šī tik maziņa. O, šita jau smuka. Nu, Kā domā, ir mērs? 20 te un 20 tur zem 30 centimetriem. Nu, pieliek. Pagād, nu Fui, nomērā. atvainojos zem 40 centimetriem, tas kaut kāda 37 maksimums. 20, nu, atvainojos. Cik jābūt mēram? 30, Reka man atnāk liekas. vīrs ar mēriņu. Tā, skatāmies. Cik te rāda? 32 centimetri Pagaid, ne- ar salieku. Bez saliekuma. Ar saliekumu? Jā, 33 centimetri. Nebūsim sīkumaini. Ņemam ārā āķi un nav ko mocīt dzīvi. Sistēma tāda kā jūrā. Man vienkārši vienalga, kā es ķeru, bet es ķeru zivis. Man ir jūras sistēmiņa uzlikta. Šeit ir grimulītis, nu, atsvariņš. Un šeit ir šitie te 3 kātiņi, kas ir. Nu, upei ķipa atļaut 4 uz 2 kātiem, bet nu, man ir 3 uz 1. Un ziltiņa aizpauda. Cik naska! Čau! Nu, ko, copa ir noslēgusies, ārā ir tumšs, ārā līs lietas. Zivtiņas pāris ir noķertas. Kāds 3 mēri kopā bija, bet ļoti daudz zemē katrā ziņā. Beidzot, copa ir izdevusies. Vakars nosēdēts, Ir bauda kodas mājās. izbaudīta. Jūs skatījāties rādījumu ar Anģiku un Maksi. Un viņi bija uzdevuma augstumos. Vispār nesēdēja mums iekšā. Visu laiku ārā pie copenēm. Kārtējā copas diena ir noslēgusies. Protams, atkal bārā. Nu, kurā gan citā, ja ne Ļeņingradā. Un katrā ziņā jūs skatāties rādījumu copa ar Anģiku un Maksi.